1月3日，美国神韵巡回艺术团在拉脱维亚的首都里加市进行了2场演出，场场爆满，名流云集。拉脱维亚著名的钢琴家被神韵非凡的艺术展现所震撼，盛赞神韵之美达到了人类最高境界。Pirmais, kas nāk prātā, skatoties šo krāšņo deju uzvedumu, ir tas, ka tas ir ārkārtīgi skaists. Skaistums tajā ir attīstīts līdz vispārākajai pakāpei, kāds vien cilvēkam vispār ir iespējams. Un tāpat man ļoti aizkustina šī iestudējuma vēstījuma garīgā dimensija. Tas, ka mēs saņemam garīga veida iedvesmu, kas ir patiešām dievišķi. 维斯塔德·西姆库斯是拉脱维亚著名的钢琴家、作曲家。他曾2次荣获拉脱维亚音乐领域最高奖项伟大音乐奖，并多次在国际钢琴比赛中获得冠军。作为作曲家，他还2次获得拉脱维亚电影最高奖克里斯塔普斯奖。西姆库斯于2005年获得了爱沙尼亚白星勋章，并在2021年获得拉脱维亚授予平民的最高荣誉勋章3星勋章。西姆库斯对神韵非凡卓越的艺术造诣钦佩不已。Es pats kā mūziķis esmu ļoti iepriecināts par to, ka gan rietumu klasiskās mūzikas instrumenti un ķīniešu tradicionāli instrumenti kopā var skanēt tik dabiski, organiski un saskanīgi. Šis bija viens no galvenajiem pārsteigumiem. Kas attiecas uz deju, es neesmu kaut ko tādu daudz redzējis līdz šim. Un iespējams tāpēc mans iespējas ir vēl jo spēcīgāk. Es domāju, ka viss šis deju uzvedums ir vislabākais veids, kā cilvēkus iepazīstināt ar to ķīniešu tradicionālās kultūras bagātību. Ļoti daudzi bija tādi, jā. Jo, protams, šo dejotāju virtuozitāte ir kaut kas tāds, ko vērojot, man ik pa brīdim aizmirstas elpot un norītas iekals. 神韵再现了中国5000年神传文化的精华，西姆库斯对此深感共鸣。他为神韵无法在中国上演深感遗憾，期待中国有一天能摆脱中共。Kā jau es teicu, šeit ļoti uzsvērtas tiek tieši garīgās vērtības. Es pats esmu ticīgs cilvēks, līdz ar to mana būtība to visu vērojot ļoti rezonē ar to, ko es redzu. Galvenais iespējas ir tāds, ka tradīcija vienmēr var būt uzrunājoša visos laikos, tai ir svarīgi kalpot, un to ir svarīgi iedzīvināt ar vienu no jauna. Jo tā ir mūsu senču vēstures balss, kas var palīdzēt mums ar daudz skaidrāku skatu saredzēt to, kas notiek šodien. Komunisms un kreisā ideoloģija, manuprāt, ir ārkārtīgi liels ļaunums visā pasaulē. Un tas, ka šādu garīga rakstura, ārkārtīgi iedvesmojošu un labu skaistumu nevar redzēt tik lielā valstī kā Ķīna, ir ļoti žēl. Arī mēs šeit Latvijā savulaik, būdami komunistiskā režīma okupēti, daudz ko nevarējām no savas klasiskās kultūras tradīcijas iestudēt un rādīt cilvēkiem. Es ceru, ka tādi laiki šeit vairs nekad nepienāks. Un es ceru, ka Ķīna reiz arī izveseļosies no šīs ideoloģijas. 西姆库斯希望更多人能见证神韵之美。 Pilnīgi visi priekšnesumi bija ārkārtīgi iespaidīgi, tiešām. Es noteikti aicinātu savus kolēģus apmeklēt šo izrādi, lai redzētu kaut ko tik skaistu, ko viņi visticamāk nekad vēl nebūs mūžā redzējuši. 新唐人电视台拉脱维亚记者站里加报道。